Uztaisīt labu reklāmu mūsdienās ir praktiski neiespējama māksla, jo cilvēkiem riebas redzēt jebkāda veida reklāmas. Un to šobrīd esmu izjūtis tīri spēcīgi savas ādas, jo man ir bijuši kaut kādi pirmie sadarbības piedāvājumi, kas arī ir ienākuši un arī sanākuši ir. Dažiem ir ļoti labi sanācis, bet to visu veidojot un darot, esmu sapratis vienu ļoti svarīgu lietu. Uztaisīt labu reklāmu, ko cilvēks vēlas redzēt, ir kaut kāda melnā maģija, ko es vēl neesmu atkodis. Jo es nevaru cilvēkiem īstenībā pārmest, jo bieži vien, kad tu atver sociālās medijas, kas tev ir Instagram, TikToks vai pārējais, ir tāds, ka katrs otrais vai trešais posts ir kaut kāda veida reklāma, un pēc laika tu redzi, ka viņi ir tik slinki un nepārdomāti, ka vienkārši tev besi ārā un tu negribi nekāda veida reklāmas redzēt. Bet ir momenti, kad tu pamani vai sociālās medijas vai dzīvē kaut kādu reklāmu, kura ir tik laba, ka pat gribas teikt, cepurnos vecīt, es nezinu, kā jūs to izdomājat, bet šitas baigi labi ir. Un man šķiet, ka būtu labi izceltās reklāmas, jo ja tādas vairāk būtu, man šķiet, ka cilvēkiem atkal būtu interesi un prieks redzēt tās reklāmas. Un man šķiet, ka šī brīža numur viens labākā reklāma, kas uztaisīta, ir Mārtiņa Beķerejas jaunā kampaņa par bulciņām. Labi, jāpiemina, ir tāda sketčī vēsture mana Mārtiņa Beķerei, ka pa kvalitātes piekasījos. Jāsaka godīgi, vēl aizvien tas viedoklis man pastāv, cik esmu testējis, bet to es nevaru teikt par viņu jaunāko mārketinga reklāmu, jo tas video bija vienkārši fantastisks. Visi klipi, visi momenti, kas ir, vienkārši bomba. Kā mana tīrasiņu latviešu ome teiktu, prosta ahujena. Visi leņķi, visi kadri, visi momenti, visas gaismas, viss pēc kāds vienkārši labi. Man šķiet, ka mīļākā daļa no tā visās kampaņas bija tas Mercedes, kas brauca, kur tā bulka uzlikta Mercedes logo vietā. Nezinu, kurš to izdomāja, bet 10 no 10 priekšā, fantastiski, tiešām bija prieks skatīties gan nevis kā reklāmu, bet vienkārši cinemātiski uztaisīts 10 no 10. Man šķiet, ka otra labais piemērs īstenībā ir Polam, jo man Polam patīk tās vafeļu reklāmas, un man šķiet tas, ka viņi ir pirmkārt vienkārši, bet otrkārt, tu vari viņu uztaisīt divdomīgi, ja tu vēlies. Un kas ir ļoti labi latviešiem, jo latvieši ir ļoti apspiesti seksuāli cilvēki, un ir īpaši, ka runa par kaut kādām vafelēm un kociņiem, visi starā aiziet. Tādēļ nezinu, kuram bija tā ideja Polam par tām vafelēm, bet arī vienkārša, elementāri, 1 vai 2 teikumi, doma skaidra, viss forši, un ir pat prieks redzēt un reizēm padomā, jā, varētu kaut kādu Polu paņemt. Bet trešā, kas man ļoti patīk, bija LMT reklāma, un viņa bija tāda dabas reklāmas, nedabūja bildi, bet viņa bija braucot pāri VF tiltām, kur bija tas diriģents ar to televizoru pultu rokā. Un man viņa patīk, jo es skatījos, domāju, cik elementāri vienkārši viņa uztaisīta, bet tie, kas zina vienkārši, lai tu uztaisītu, ir ārprātīgi sarežģīti. Un paskatīties reklāmu, kur tu pat taisno, tev nav nekāds teiks, bet tu paskaties un tu saproti, par ko ir runa, tas bija skaisti. Viņa bez nekāda lieka buržuāzija vai kaut kādiem efektiem elementāri, tu pasties skaidrs, par ko ir runa, un viss forši. Un tādēļ paskatīties tām reklāmām, saproti, jā, bieži vien es saprotu, kādēļ cilvēks sūdzās par reklāmām, bet, ja tu zini, ko tu dari un tu māki kreatīvi to izpildīt, var vēl aizvien mūsdienās uztaisīt labu reklāmu.